Dziļajām vērtībām, par manu kā klienta darbu ar dziļajām vērtībām. 5. stāsts man kā klientam coachingā ir bijusi tāda pauzīte starp 4. stāstu, un šonadēļ esmu gatava padalīties ar nākamo pieredzi. Šonadēļ man bija ar manu coachu sesija ļoti dziļa, pusotra, gandrīz pat 2 stundas par dziļajām vērtībām. Un pirms šīs sesijas ļoti interesanti bija tas, ka man bija jāveic mājas darbs, kas aizņēma kādas 4 stundas. To šobrīd vēl nē, bet jau mani klienti arī jau gatavojās uz to morāli un plānošanas ziņā, jo, lai izpildītu šādu apjomīgu mājas darbu, tas ir tiešām gan morāli, ir jāsagatavojās, gan ir ļoti jāieplāno tam laiks, jo darbs ar dziļajām vērtībām, tas ir principā darbs ar savu iekšējo dziļāko būtību, ar savu iekšiņu, sakrālo iekšiņu. Lūk, tā kā pa šīm 2 klusuma nedēļām es esmu izgājusi šo skrupulozo darbu pēc autora tehnikas, kuru mēs šobrīd mācamies, un ar coachu, kurš man ir iedots apmācību procesā, es arī kā klients eju visu šīs pieredzes cauri, lai es iemācītos to pašu darīt ar saviem klientiem, savām klientēm, pat vairāk teiksim. Un kas ir tas, ko es gribu padalīties? Pirmkārt, protams, ka es šim visam procesam es pieeju tā no A līdz Z, es tiešām izdaru pilnīgi visu, ko mums trenerē māca, pilnīgi visu, ko viņa savās autora metodoloģijās ir ielikusi, jo es ļoti uzticos tām metodoloģijām, un tam es arī kā kurators citā skolā es redzu, kāpēc programmas ir izveidotas tieši tā, kāpēc tieši tādā secībā tieši tā ir jādara, un es saprotu, ka tas viss ir balstīts uz mūsu emocionālo procesu, psihes procesu, smadzeņu procesu, aizsardzības, pretestības mehānismiem. Un dzīvē man tikai dažas tādas reizes ir bijušas, kad man ir tāda apņēmība, ok, es izdarīšu pilnīgi visu, tā punkts pa punktiņam, lai es piedzīvotu, kā tas strādāju. Tad, kad mēs izlaižam kaut kādus punktiņus, tie var būt mēs jau varam to neapzināties, jo tie var būt tie svarīgie punktiņi dēļ, kā tas kaut kas nenostrādās. Lūk, un es tiešām tam visam uzdevumam mājasdarbam uz tām 4 stundām piegāju, es viņus sadalīju, tā arī drīkst darīt, piegāju ļoti nopietni, un ko es vēl esmu ne kā coach, bet kā klients sākusi darīt, ja kādreiz es pievērsu uzmanību tam, ka pēc sesijas, lai man ir vismaz tās 30 minūtes laiks, kad es neķeros nākamajiem darbiem, jo, protams, ka sesijā mēs palaižam kaut ko, sev kā cilvēks, kā klients, kaut kādus procesus, ko zemapziņa un apziņa turpina procesēt. Aktīvi 6 stundas, principā, tā mazāk aktīvi 24 stundas. Protams, ka tas nav tā, ka tur jāpavada klusumā viss tas laiks, bet pirmās 30 minūtes es esmu pamanījusi, ka man kā klientam tā ir ļoti dziļa vērtība, jo vēl nāk atklāsmes, vēl nāk kaut kādas refleksijas, un es veltu tam laiku, ka es viņus pierakstu, es viņus izjūtu. Parasti sesijās ir kaut kā dziļajās sesijās kaut kādi tādi forši stāvokļi, kuros gribās pabūt. Tāpēc arī, teiksim, gan ar mani iepriekšējo coachu, gan tagad mēs arī pēc sesijas mums nav vēl papļāpāšana. Mēs noslēdzam, ja mums vajag papļāpāt, jo ar mani iepriekšējo coachu mums arī tuvas attiecības, mēs arī papļāpājam, bet mēs to darījām vienmēr pirms sesijas. Pēc sesijas, lai ir tas sakrālais, tas moments, kad es kā klients varu pabūt ar savām atklāsmēm, ar saviem rezultātiem, paprocesēt viņus tālāk, kas man ir jaunums kā klientam un ko šajā apmācību programmā mums ļoti arī uzsver un ko es arī ieviesīšu arī ar saviem klientiem. Ja kādreiz es ieteicu, ka pēc sesijas vismaz tās 15-20 minūtes neskriet uz nākamo tikšanos vai neskriet uzreiz vārīt griezt zupas vai pēc bērniem uz skolu, kas no kurām, kādā no kurā mēs esam dzīves scenārijā kā klients. Tad šobrīd es izjūtu to nozīmīgumu, cik svarīgi, cik nozīmīgi ir arī tā pusstunda, ideāla stunda, bet vismaz tā pusstunda pirms sesijas, bez sociālajiem tīkliem,
bez, tikai atvēršu tur e-pastu vai kaut kādu WhatsApp ziņu, tikai paskatīšos, atbildēšu, bez, griešanas ģimenei, tur pusdienas vakariņas, tiešām tādā tikai fokusā uz mani pašu. Šajā reizē es izvēlējos, ka tā būs pastaigas, apzināti saplānoju to dienu, jo man bija vēl apjoms, ko es gribu tanī dienā izdarīt, un tad saplānoju, ka to savu rīta pastaigas izdarīšu pirms sesijas, mana tēja, mana tur burkānu svaigā sula, viss, kas ir par mani, par manu resursu stāvokli, nevis priekš citiem, un tiešām man kā klientam, mēs, protams, mācāmies to, ka mēs kā meistari, kas strādā ar cilvēkiem, ka tas arī ir mūsu pienākums to darīt. Tā nav tikai stundas sesija, uz kur mēs satiekamies, mēs pirms viņas un pēc viņas apzināti arī gatavojamies un pēc tam veicam refleksiju. Bet man kā klientam es sajūtu, ka arī ir pilnīgi cita kvalitāte, ja tās nav 5-10 minūtes, bet ja tās ir 30 un pat vairāk minūtes, tad sesijas dziļums es jau uzreiz esmu noskaņojusies, man jau uzreiz ir, cits vaibiņš, man principā ietaupās tas laiks, tas ievada laiks, kad man kā klientam vajag noskaņoties, un es esmu sagatavojusies darbam, līdz ar to man kā klientam un manam kočam, atbilstoši, vajag mazāk laiku tam ievadam, noskaņoties, un mēs tā kā ātrāk varam uzreiz iet dziļajā procesā. Tas priekš manis ir tāds jaunums un par dziļajām vērtībām. Tātad sesija bija par dziļajām vērtībām, balstoties uz to mājas darbu. Es labprāt jums viņu izstāstītu, bet tā ir autora tehnika, tad to piedzīvos mani klienti, jo tas ir principā jau mēs ļoti daudzās metodēs kaut kādas daļiņas no tā ir. Arī tā pašā astropsiholoģijā izstrādājot, piemēram, Venēras planēta ir līdzīgs uzdevums, bet, protams, kā autore viņi ir sakombinējusi tur ar tādām niansēm, kas nav citur. Bet balstoties tad uz lielo 4 stundu darbu, par tām vairākām dienām, es nonācu pie tā materiāla, ar kuru mēs strādāsim. Un tajā uzdevumā stingri rakstīts, nav izpildīts mājasdarbs, sesija nevar notikt. Izdarot to mājasdarbu, es saprotu, kāpēc tas tā ir. Un manas lielākās atziņas, prieks un gandarījums man pēc šīs sesijas bija ieraudzīt un apzināties, ka, pirms tur 4-5 gadiem strādājot coaching skolā kā klients ar savām vērtībām, es strādāju ar viņām, un viņas bija kaut kas tur tālu, kaut kad, tur pēc gada vai tur pēc 5 gadus atkarībā kā. Tad šeit man bija tas pagrieziena moments ieraudzīt, es viņas reāli dzīvoju, kā iekšējos stāvokļus, es viņas reāli izpaužu savā pašrealizācijā, savās miedarbībās ar cilvēkiem. Es esmu kļuvusi par to cilvēku, par kuru kādreizējās sesijās, un tad, kad es pacēlu tos, ko man citi koči rakstījuši, toreizējos materiālus, es tiešām ieraudzītu, ka tā daļa, kas tur ir bijusi tā nozīmīgā, es viņu dzīvoju. Un tas priekš manis bija, tiešām tāds riktīgs gandarījums par visu to ceļu, par visu to enerģijas, laika, psihes, visu to fokusu un resursu, ko es esmu ieguldījis, par milzīgu naudu, ko es esmu visā šajā coachinga procesos ieguldījis, ka tam ir rezultāts. Tagad es esmu cilvēks, kas dzīvo savas vērtības, kas izpauž savas vērtības. Un kas man Instagramā, kas jūs esat aktīvāki ikdienā, jūs redzējāt, gan Instagramā, gan Telegram grupiņā, un man vēl ir posts, jums vēl ir iespēja ieiet manā Instagramā postā, arī ne tikai storijā. Man bija tas jautājums par to, kāds es esmu kādās tēmās kā role model, Un no jūsu atbildēm es ļoti, ļoti pateicos, ka jūs man atbildējāt, kas storijā, to citi nevar redzēt varbūt, bet tas man ir ļoti vērtīgi, kas pie posta, kas Telegram grupā, jo caur jūsu atbildēm es redzu, ka
jā, tie man iekšējie stāvokļi un tās manas vērtības, pie kuras es esmu integrējusi, tādā dzīvā esībā un principā translēt caur saviem spoguļu neironiem un caur savu energo lauku, ka es gūstu aizvien vairāk un vairāk atgrieznisko saiti, gan caur šādiem jautājumiem, gan ikdienā, kad man, pat es nejautāju, bet cilvēki man padalās par kaut kādiem ieguvumiem vai sajūtām attiecībā uz tādu vai citādu miedarbību ar manīm. Un es sapratu, ka ir tā coherence, kongruence, tā kā, ka tas, ko es dzīvoju un translēju, to cilvēki jūt un man atgriež, un ka tas darbojas, un tas man, protams, ka tas man ļoti, ļoti lielu tādu enerģiju piešķiļ, draivu, pašpārliecību, protams, ka tas pabaro man pašpārliecību un tādu deksmi iet tālāk, un vakar es saņēmu vēl vienu audio ziņā, ka Irīna, es teicu, tev skatos, tu tā kā luksus ekspress bez pieturām. Pret ko salīdzinu, protams, dažreiz es no vienas puses es tiešām metaforiski jūtos pret sevi iepriekš, un tas ir pareizākais, pret ko salīdzināties, un, protams, man ir mani role modeli, kas tur ir ekspress, es tā lēni gari, bet mēs nekad, tas ir hints, nekad nevajag salīdzināties pret citu, Tur arī bija tāds mīļš salīdzinājums, es pret tevi kā gliemes jūtos, bet tā kā tā mīļa un tā labestīgi tas bija domāts. Lūk, un šī te atgriezniskā saite no āras, no cilvēkiem, viņa veido tādu holistisku tādu pilnību, ka, tātad es strādāju savām dziļajām vērtībām, es esmu nonākusi punktā, kad es viņas reāli dzīvoju, es esmu nonākusi punktā, kad par to es esmu citos stāstos dalījusies, Telegram grupā vairāk, kad kaut kas, tomēr nenotiek pēc manām vērtībām saskaņā ar maniem principiem. Ja es esmu tajā iesaistīta, es to komunicēju, ja es neesmu tajā iesaistīta, Eriksona zvaigznes, kuras es pieminēju vairākas reizes, ir pozitīvs nolūks, ir pieņemšana, ar visiem viss ir ok, un pat ja es esmu tur iesaistīta, tāpat es ievēroju šos principus, bet es, ja es esmu miedarbībā, man tur ir jālīdzdarbojās, tad es esmu iemācījusies to komunicēt. Un vēl šis bija tāds wow pacēlums no sesijas, un otra atklāsme no šīs sesijas bija ļoti skaidri izdzīvot psihes pretestības mehānismu, psihes aizsardzības mehānismu. Tas bija tāds moments, kad kočs mani nostopēja, atgrieza, un manī bija tāda arī vēl vairāk pretestība. No otras puses, manī visu laiku ir tāds vērotājs, un es sapratu, ka, jo tas ir jautājums, pie kuras strādāju, jau kaut kādus 2 gadus, es zinu, ka es esmu ļoti, ļoti pavirsījusies, es zinu, ka es atbildēju no tā resursu stāvokļa, kurā es šobrīd, bet tas jautājums, viņš man nav sakārtots, un viņš ir ļoti dziļi saistīts ar vienu no manām pamatvērtībām, dziļajām pamatvērtībām, un šī te nesakārtotība man rada trauksmi, nestabilitāti, principā velk tādu enerģiju uz leju, tāpēc es ar to strādāju. Lūk, un tad kaut kā mēs tur saskaņojāmies atpakaļ, un es saprotot, kas tas ir par procesu, es iekāpu tajās kurpēs, kurās man ir jābūt kā klientam, un pārformulēju to jautājumu, nevis jautājumu, bet atbildi uz to konkrēto jautājumu. Diemžēl varbūt pēc kaut kāda gada, un es varēšu skaidri, precīzi pateikt, kas tā pa vērtību, kas tā pa situāciju, bet ne šobrīd. Un manas smadzenes nomierinājās, es pārformulēju, es kā klients paliku pie tā, ka es pārformulēju tā, kā es šobrīd varu, jo, kad mēs runājam par ideālo nākotni, tad no vienas puses tā ir ideālā nākotne, no otras puses šajā instrumentā mēs runājam 3 mēnešus uz priekšu, un es saprotu, kas tajos 3 mēnešos kā ideāls ir iespējams, un kas, tā kā īsti nav iespējams.
reizē mums ir ļoti svarīgi smadzenēm, ja, noteiktiem smadzeņu centriem, punktiem dot to vīziju, to signālu uz to pozitīvo nākotni, uz to ideālo nākotni. Protams, ka tad mēs tā kā uz to arī fokusējamies, mūsu smadzenes uz to fokusējas, un, protams, ka es to visu pārzinu kā meistars, kā cilvēks, kas daudzus gadus, vairākus gadus desmitus ir šajā tēmā un mācās šo tēmu, bet reizē, tā kā šis te pašā sesijas noslēgumā pie tāda arī viena no atslēgu jautājumiem attiecībā uz to, ko es visātrāk vēlos sakārtot, ļoti skaidri izlīda tieši tā konkrētā vērtība, kurā notika šis pretestības moments, un tas man bija tāds, ziniet, kā ne tas, ka es to nezinu, jo loģiski es to zinu, un es ar to jau 2 gadus kā strādāju. No otras puses, manas dzīvās dabīgās reakcijas, man kā, klātesošam īstam klientam, manu smadzeņu tātad dabīgā pirmā reakcija man ļoti skaidri parādīja, nosignalizēja, kur es esmu ar to jautājumu un kādu ietekmi man kā cilvēkam tas var iedot vēl plašāk, vēl tālāk, jo no vienas puses es, esmu tajā punktā, uz kur daudz gadus es esmu gājusi, es esmu ļoti ieguldījusies, lai dzīvotu tiešām šīs savas īstās vērtības. Man ir bijušas daudz grūtās situācijas, neizieti testi un mācības stundas un kas tik vēl nē, kur es esmu gājusi pret saviem principiem, tomēr tā kāja ir paslīdējusi un tas viss ir tāds liels ceļš uz to, tas nenotiek automātiski, tad, kad daudz cilvēki man tā vai citādi saka, pēdējā pusgada laikā to, ko publiski var redzēt, ka, Iriņ, tu tā kā raķetes šauj, bet vai tā kā vakar man pateica tā kā Luks Ekspres bez pieturām, bet tas nav tā vienmēr bijis, un lai pie tā nonāktu, tas ir ceļš, par kur es stāstu, vismaz daļēji stāstu šajos te stāstos. Lūk, un kopsavēlkot, tātad, no vienas puses es dzīvoju tās vērtības, un caur šo, tā kā ne vingrinājumu, bet caur šo instrumentu, caur šo dziļo metodi, tā bija citādāka pieeja, nekā es esmu strādājusi iepriekš ar savām dziļajām vērtībām, un kaut kāda daļa te parādījās tādā pašā griezumā, kur es jau zinu, un akcentējās, aktualizējās, un kaut kāda daļa parādījās, varbūt, teiksim, citādākā griezumā, un ļoti šis spēcīgs atklāsmes moments par to, kur ir mans caurums šobrīd, un ka, lai vai kā es līdzsvarotu un darbotos ar visu pārējo, kamēr tas caurums nav izrisināts, nevis aizlāpīts, bet tāds līdz galām izrisināts, kamēr tur nav izieta šī te evolūcija. Un ļoti patīk, ka mūsu treneri viņa aizvieto vārdu transformācija ar vārdu evolūcija. Manām smadzenēm vārds evolūcija tiešām nes citu kodu, jo transformācija ir it kā par to pašu, bet evolūcija, vārdā evolūcija, tur tomēr ir tas kods jau iekšā, ka tā ir evolūcija uz augšu, pa spirāli uz augšu. Un kamēr es tur neesmu to izgājusi, tā vai citādi, tas man vilks uz leju. Un labi, ka es jau ar to strādāju, un man ir skaidra nākamā tēma, nākamais, tāds bloks, jeb tāds apjoms, virziens, nevis ar kuru man ir jāstrādā, bet kuru es gribu izstrādāt, lai šis luksus ekspres, vai šī mana pārliecība, ar kuru es eju, ir bez caurumiem un vēl stabilāka, lai tas fokus uz resursu un fokus uz to, ko es nevaru nedarīt, par ko es tajos iepriekšējos stāstos runāju, lai tur nav visu laiku tāds, ziniet, kamēr ir tas caurums, visu laiku uz viņu tā kā
tā kā ieslīdi, tā kā, nenāk man latviski vārds, es pat kaišas, ja, tā kāja kaut kur, tā kā bedrītē, ja, ieliet. Un kā tu ej, bet visu laiku tur kaut kas, lūk, tā kā, jā, ar šīm atklāsmēm es gribēju padalīties. Mans pozitīvais nolūks ir parādīt ar savu piemēru, un tas ir viens no maniem dvēseles uzdevumiem, parādīt, ka tas viss ir iespējams, un rādīt vienu no ceļiem, kā tas viss ir iespējams. Un aicināt vēlreiz apsvērt to, ko es arī aicinājusi, ka tad, kad cilvēks grib kaut kādā stāvoklī nonākt, vai pie kaut kā nonākt, un viņš gadiem ilgi tā kā nevar pie tā nonākt, tad varbūt vajag izvērtēt, ko es daru, lai tur nonāktu, un apzināties pieņemt, ka šobrīd tas vairs nestrādā, tas ir varbūt iedevis to ieguvumu, ko vajadzēja paņemt, un ka ir vērts pamainīt speciālistus vai metodes, jo tas bija mans ceļš, ka bija noteikti kaut kādas lietas, kuras iepriekšējos gados es ar citām metodēm izstrādāju, bet ir kaut kāds brīdis, kad tur es vairs nevarēju virzīties, teiksim tā, uz priekšu, un es pamainīju ļoti, nevis ļoti pamainīju, bet es atļāvu sev paņemt to atbalstu, kurš ir citādāks un kurā ieguldīties, un rezultāts ir, man viņš ir iekšēji jūtams, tas ir pilnīgi cits stāvoklis, jums viņš ir ārēji redzams, un to es jau redzu no jūsu daudzajām atgriezniskajām saitēm, par kurām es vienmēr esmu no sirds pateicīga. Tā kā jā, par šo es varētu stundām ilgi runāt, bet šis ir tāds īsais kopsavilkums un līdz 6. stāstam. Atā!